Vai nu nopietni, vai pa jokam, bet nereti dzirdam diskusijas par tēmu, vai sievietes autovadīšanas mākā spēja līdzināties vīriešiem. Kandavā Svedbanka kartodromā notikušās kartinga sacensības Kandavas dāmu kausa apliecināja, ka stereotipi šeit ir nevietā. Sacensībām bija pieteikušās 28 dalībnieces. Daudzas no viņām šādās sacensībās piedalījās pirmoreiz. Sievietes jau ne ar ko neatpaliek no večiem īstenībā. Ir pat sievietes, kas ir pārāks par viņiem. Ir pat vīrieši, kas nebrauc ar mašīnām, bet sievietes brauc kaut vai ar kartingu. Es domāju, ka sievietes ir virs vīriešiem pat. Es tā domāju. Lai gan šīs bija amatieru sacensības, viss notika kā īstā kartingā pieklājas. Vairāk atlases braucienu, pusfināli un tad fināla brauciens, kurā tika noskaidrots sacensību uzvarētājs. Jau otro gadu pēc kārtas kartinga sacensības Kandavas dāmu kausu organizē Kandavas novada doma. Kāpēc doma atbalsta šo sporta veidu? Doma atbalsta lielāko daļu sporta sacensības, jo tā ir viena no sastāvdaļām tieši mūsu iedzīvotājiem un arī jauniešiem. Jo Kandavu droši vien jau kā daudzi zina, arī gan Latvijā, es viņu sauktu par koledžu pilsētu. Jo mums ir ļoti daudz mācību iestādes un lielāko daļu sastāda jaunieši. Un tāpēc arī doma piedalās ļoti daudzos sporta pasākumos un arī viņus arī atbalsta. Tā skaitā arī kartingu. Uzvaras laurus sacensībās plūca Līva Birkensteina, kur atzinās, ka īpaši trenējusies nemaz nesot. Vien tik daudz, ka ikdienā daudz laika iznākot pavadīt pie autostūras, bet sacensībās gan piedaloties regulāri. Kāda tad ir sajūta uzvarētāja godā? Laba, bet bez stresa. Kā tas izdevās? Bez stresa. Tā pavisam mierīgi. Jā, tiešām. No malas skatoties, izskatījās, ka ļoti labi tā mašīna arī ir. Jā, bija labi, man liekas šī. Pirms tam bija 14, tā man nepatika. Tā bija labāka. Un cik sen jau jūs nodarbojaties ar šo te? Pagājušajā gadā pirmo reizi piedalījos dāmu kausā un šogad otro reizi. Un tad vēl vasarā B-līgā piedalījos slapjajā gonkā ar vīriešiem. Un kā tad ar vīriem ir cīnīgi? Tur ir spēcīgāk, tur man nekā negāja. Labi. Pagājušā gada Kandavas dāmu kausa ieguvēja Elīna Ozola šoreiz palika 2. vietā. Taču cīņa trasē liecināja, ka nav zaudēts ne iemaņas, ne sportiskais gars. Kaut gan tikai hobija līmenī, ar kartingu Elīna nodarbojas jau vairākus gadus. Šis būs 3. gads. 1. gads man bija, kad bija jāgatavojās mednieku festivālam, Minhausens norisinājās Kandavā. Vajadzēja pārstāvēt sporta komandu mūsu mednieku kluba, un tad arī diezgan labi panākumi bija. Un tad iepatikās, pagājušajā gadā dāmu kausa, open karta, daži posmi un patīk, jā. Cik daudz ir vispār jātrenējās? Cik tas prasa no, es saprotu, ka tas vairāk ir tā kā hobija līmenī, bet cik tas prasa no tev? Tas tiešām man ir hobija līmenī, bet tas prasa ļoti daudz uzmanības. Tas nevar attiekties viegli prātīgi pret šo lietu. Tiem ir jāpieiet nopietni treniņiem un jāzina visas trajektorijas. Kartinga fanu pulkā bija redzami dažādu gadu gājumu ļaudis. Un nav jau arī brīnums, jo vēsturiski Kandava ir Latvijas kartinga galvaspilsēta. Pagājušā gadsimta 70. un 80. gados Kandavas Sohos tehnikumā izveidojās pati spēcīgākā kartinga komanda toreizējā Padomju Savienībā. Daudz savulaik slaveni Latvijas autosportisti sākuši savu karjeru tieši Kandavas kartinga trasē. Kandavnieki ir pārliecināti, ka kartingam šeit jābūt. Domāju, ka kartingam jāattīstās, jo cik es atceros savu darbu mūžu, kā saka, ar Kandavu saistīt, vienmēr zinu, ka kartings te ir bijis un man liekas, ka viņam jābūt ir. Gan vīriešiem, gan sievietēm tā ir laba lieta. Jo sports ir tas, kas cilvēku mobilizē. Jebkurā gadījumā visiem uzņēmējiem tas ir atbalsts. Ja? Gan pilsētai ienāk nodokļu nauda, ja? Atbrauc cilvēki, ja? Pērkās veikalos, ja? Notiek aprite, ēdināšana, viss viesnīca, ja? Viss notiek, kustība notiek. Ja? Ja nenotiek tas kartings, ja? Nenotiek motosports, nenotiek nekas, tad ir mirusa zona. Ir jau jāatbalsta viss tas. Laiks rādīs, vai Kandavai izdosies atgūt kartinga galvaspilsētas nosaukumu, jo pēc ilga klusuma perioda Kandavas kartinga trasa tika atjaunota un kartīga sacensības Kandavā atsākās vien 2008. gadā. Bet karti atkal rūc Kandavā kā sendienās. Jānis Galviņš, Velga Galviņa, TV Spektrs.